Latvijā Valsts izglītības satura centra organizētā projekta Vārdi un darbi, kas vieno ietvaros, šogad notikušas vairākas profesionālo izglītības iestāžu pašdarbības skates – Kuldīgā, Priekuļos un Ogrē. Nu kārta pienākusi arī Latgalei. Malnavas koledžā norisinājās profesionālo skolu audzēkņu pasākums, kur jaunieši atnākušos viesus priecē ar dažādiem radošiem priekšnesumiem. Pašdarbība tā ir paša izpausme. Ne tikai profesionālo ir jāmācās meistarība, bet arī jāgatavojas vispusīgi, ir jābūt kulturālam cilvēkam, jāizprot tautas tradīcijas. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi arī gan profesionālām izglītības iestādēm, gan vispārējām izglītības iestādēm, ka jauniešus mēs mācām savām tradīcijām, savai kultūrai un vispār ne tikai strādāt, bet vajag arī izpausties. Latgales profesionālo skolu skatē piedalījās 9 izglītības iestāžu audzēkņi. Radošajam pasākumam gan viesu uzņēmēji Malnavas koledža, gan kolektīvi no citām Austrumlatvijas skolām gatavojušies visu mācību gadu. Projekta Vārdi un darbi vadītāja Kristīne Bulka Latgales pašdarbības kolektīvu priekšnesumus vērtē atzinīgi, vienīgi piebilst, ka reģionu varētu pārstāvēt vairāk koru. Man liekas, ka katrs novads ir ļoti interesants ar savu. Kas ir Latgalei tieši, ir dažādi. Vienīgais, kas Latgalei nav koru. Ir tikai Austrumu Latgales profesionālai vidusskolai ir koris. Ja, gribētos, lai arī pārējās skolās to kori uzstājas un veicina šo koru dziedāšanas tradīcijas. Ja. Bet arī Daugavpilī visām skolām ir ļoti interesanti priekšnesumi un jāizceļ arī Daugavpils Saules skola, kas ir pašvaldības iestāde, mācību iestāde, bet viņi vienmēr nāk kopā ar mums un rāda savus tērpus, un viņiem tiešām ir burvīgas kolekcijas. Tāpat kā daudzās citās Latvijas mācību iestādēs, arī Latgales profesionālajās izglītības skolās cilvēku emigrācijas dēļ ir sarucis koru un tautas deju ansambļu skaits. Par spīti audzēkņu sarukumam, jaunieši, kas veltīja savu laiku un radošo enerģiju dažādām aktivitātēm ārpus obligātajām mācību nodarbībām, ir apmierināti ar savu veikumu. Daži no tiem vasarā piedalīsies arī vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos. 2 reizes nedēļā ņemjam, tad, kad tā mēģinam, bet tad, kad jābrauc kaut kur ir uz kaut ko nopietnu, piemēram, tā kā šodien uz šejien, tad paņemjam biežāk, lai visu atkārtot un iemācītos. Var vairāk draugu, tāpat tās pašam prieks sajūta ir par to, ka tu parādi to, ko tu vari izdarīt ar saviem kolēģiem, dejotājiem kopā. Aizbraukt visu kaut kur, kaut ko padejoti, piedalīties visādos pasākumos. Šogad tikām uz dziesmu svētkiem. Ļoti gribējās pašiem tikti, paši centāmies, ļoti daudz strādājām pie tā. Un tagad tās vismaz pašiem prieka sajūta ir. Gandarījums. Cik bieži jums notika mēģinājumi? Mēģinājums notika. Uz šeit, kad sākās jau tuvējās koncerts, mums jau notika, var teikt, ka katru dienu, bet tā parasti notiek otrdienās, ceturtdienās, 2 reizes nedēļā. Man vispār ļoti patīk tautu dejas un man patīk dejot šajā kolektīvā. Ļoti patīkami, interesanti. Profesionālo izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu skatēs Latvijā šogad piedalās 48 skolas. Kopumā tie ir gandrīz 2000 jauniešu. Malnavas koledžā notikusī skate ir pārbaudījums galvenajam Latvijas 95. gada dienai veltītajam radošajam pasākumam, kas notiks 6. un 7. jūnijā Balvos. Šajos svētkos pulcēsies profesionālās izglītības iestādes no visas Latvijas.